piepildīja savu sapni un aizbrauca uz Harija Potera studiju Londonā. Maģija sākās jau ar šādu trīsstāvīgu autobusu, kas aizveda līdz studijai. Jau pirmajā zālē mūs pārsteidza milzīgs puķis pie griestiem, bet pašas studijas apskats sākās ar lielo ēdamzāli. Studija ir milzīga. Redzēja gan Harija istabu, Grifindora telpas, mācību klases, Dumidora ofisu, tūkstošiem filmā izmantoto īsto rekvizītu. Notika arī vairāk paraugdemonstrējumi, kur izstāstīja interesantus faktus no aizkulisēm. Tēli, kurus uzskatīja par īstiem, patiesībā bija datorgrafika, bet lietas, kuras domāja, ka bija datorgrafika, izrādījās pilnīgi īstas. Varēja arī piedalīties cīņā ar nāvēžiem. Tā devāmies cauri aizliegtiem mežam. Tumsa, zibens un kādā brīdī satiku arī milzīgos zirnekļus, kas pēkšņi nolaidās no griestiem. Nākamā pietura platforma 9,3/4. Izstāvot nelielu rindu, varēja iziet arī cauri vilcienam. Tālāk āra teritorijā bija gan Vīzliju māja, nakts autobus, Harija māja un arī herboloģijas siltumnīca, kur katrs varēja iemēģināt, kā ir izraut mandragoru, protams, ar bļāvienu. Bet viena no iespaidīgākajām zālēm bija Gringotu banka. Mēģināja arī iedot savu pasi, lai tiktu uz seifu, bet tieši atnāca puķis un viss izpostīja. Par laimi paspējām tik līdz diagonālajai apskatīties veikaliņus, un pats labākais sagaida nobeigumā - milzīgā Cūkārpas skolas teritorija. Tieši šobrīd bija arī vēl speciālā ziemas ekspozīcija, un viss bija apsnidzis. Kopā šeit pavadījām 7 stundas, un prom ejot vēl var ieķert gardumus no filmas. Mēs arī jau bijām izsalkuši pēc desertiņa.